Sveicināti! Es esmu dakteris Ēriks Elksnis, Latvijas Amerikas acu centra acu ārsts ķirurgs. Aicinu tevi piedalīties sarunās, kurās izjautāšu kolēģus un viedokļu līderus par aktualitātēm oftalmoloģijā. Kopīgi diskutēsim par nozarei svarīgām un aktuālām tēmām. Paldies, ka klausies! Kā ir atvērt acis un pirmo reizi redzēt pasauli bez brillēm? Kā mainās dzīve, kad redze kļūst skaidra bez korekcijas līdzekļiem? Šajā epizodē sarunāsimies ar divām drosmīgām dāmām, kas izvēlējās ICL jeb implantējumās kolomēra lēcas, vienu no mūsdienu progresīvākajām redzes korekcijas metodēm. Uzzināsiet, kāds bija ceļš līdz lēmumu pieņemšanai, kā jutās cilvēks pirms un pēc operācijas, kā redzes korekcija mainīja ikdienu, pašapziņu un dzīves kvalitāti. Šī epizode ir gan iedvesmas avots tiem, kas šaubās, gan informatīvs ceļvedis tiem, kas meklē alternatīvu brillēm un kontaktlēcām. Klausies un redzi pasauli ar viņu acīm. Esiet sveicināti klausītāji! Podkāsta Aci pret aci nu jau 3. epizodē, un šodien mums ciemos ir divas burvīgas dāmas, kā jau minēju, drosmīgas dāmas, kam abās acīs ir implantētas ICL lēcas, tātad mūsdienīga redzes korekcija, bet tas nav vienīgais fakts, kas vieno šīs dāmas. Abas divas dāmas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja to vispār var saukt par atvaļinājumu. Labdien, Evija! Labdien, Ruta! Labdien! Labdien! Es vēl varu pieminēt, ka Evijai ICL operācija tika veikta pirms 11 gadiem. Labs laiciņš ir pagājis, savukārt Rutai ICL operācija tika veikta pirms 10 dienām, tātad ļoti svaigas emocijas. Bet, lai klausītājiem būtu pavisam skaidrs, Evija, kas tad ir ICL? ICL ir intraokulāra kolomēra lēca, kas tautā tiek dēvēta par intraokulāru kontaktlēcu, kas varbūt nebūs pārāk korekts apzīmējums, bet tas ir gan pacientiem, gan mums arī profesionāļiem reizēm vislabāk saprotams. Šī lēca tiek implantēta acī, teiksim tā, saviem vārdiem runājot, no acis ārā nekas netiek ņemts. Nekas netiek atņemts, nekas netiek noņemts, radzene netiek slīpēta, kā tas varbūt ir citās redzes korekcijas metodēs. Šī ir neliela lēca, līdzīga kontaktlēcei, kura tiek implantēta cilvēka acī iekšā, lai koriģētu redzi. Manā gadījumā tā bija tuvredzība, bet iespējas koriģēt ir diezgan plašas. Diapazons ir liels, var koriģēt arī tālredzību, kā arī astigmatismu. Tātad, ja mēs tā vienkārši pateiktu, kontaktlēca acī aiz zīlītes, kas mums koriģē mīnusus, plusus un astigmatismu, vai ne? Tieši tā. Man ir jājautā pavisam cilvēcīgs un vienkāršs stāsts. Kāda bija jūsu redze pirms operācijas? Ruta, cik bija stipras brilles? Cik sevi atceros, man vienmēr bijusi slikta redze. Pirms operācijas man bija -5,5 abām acīm. Tā, ja skatās no 12 gadu vecuma, man slikta redze, ka jāvalkā brilles. Un vidusskolas laikā man aizgāja līdz -5,5, un tā arī turējās. Un pēdējos 25 gadus tā arī miglaini redzēju. Un kā ar tevi, Evija? Man bija 6 dioptriju tuvredzība, pietiekoši liela, lai tiešām gribētu veikt redzes korekcijas operāciju, un ar brillēm dzīvoju no 8 gadu vecuma. Un kā tas vēl ietekmēja jūsu dzīvi? Kvalitāti, darba gaitas, ceļojums, sports, kaut vai kādu piemēru? Es savā laikā diezgan aktīvi nodarbojos ar sportu, un teikšu, tieši tas ļoti ietekmēja manu ikdienu. Savā laikā trenējos peldēšanā, un tas bija tas brīdis, kurā es sapratu, ka ar šiem mīnusiem jau paliek grūti. Jo ne jau vienā dienā man tie -6 parādījās. Sākumā mīnusi bija mazāki, tad tas vēl nebija tik traucējoši, bet tad, kad es ne savā ierastajā baseinā kāpu iekšā un sapratu, ka es neredzu pakāpienu, es sapratu, ka šis ir tas brīdis, Kad ir jāveic redzes korekcija? Gadi man vēl to neļāva, bet tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka šādi dzīvot es vairs negribu. Kā ar tevi, Ruta? Jā, principā man jau līdzīgi ar sportošanu, es nodarbojos ar skriešanu, kā hobijs.
Protams, tas ir ļoti nērti. Viss, kas saistās ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm, brilles viņas slīd nost, viņas kratās. Ļoti, ir nērtības savas. Dejojot arī, koncertos varēja uzvilkt tā kā kontaktlētas, bet, visos mēģinājumos ir savas nērtības. Tad, protams, varbūt tāda elementāra lieta, kā vienkārši skropstu uzkrāsošana. Tas tā kā -5,5 ir liels mīnus, un es neko neredzu. Man vienkārši burtiski ir ar degunu jāpiespiežās pie spoguļa, lai es normāli varu uzkrāsot acis. Un, tas tā bieži vien ir kaitinoši. Un, tas pēdējais, kas bija, kas man likās, droši vien, ka ir kaut kas jādara, tas ir bērniņu piedzimšana, jo tad, kad naktīs ir jāceļās pie mazās, tad visu laiku jātaustās, jāmeklē brilles, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un, tad bērnu kopšanas atvaļinājums, tas arī bija tas brīdis, kad es tā izdomāju, ka, laikam vajadzētu uztaisīt. Paldies par atklātajām atbildēm. Par lēmumu pieņemšanu. Man, piemēram, ir paziņa draugs, kas izvēlējās veikt ICL operāciju, jo nespēja redzēt tenisa bumbiņu, viņam dubultojās. Ja? Tā kā katram, redzam, šie iemesli ir daudz un dažādi pagrieziena punkti lēmumu pieņemšanā. Bet kad jūs pirmo reizi uzzinājāt par ICL operāciju? Es par ICL operāciju uzzināju savā darba vietā, Latvijas Amerikas Acu centrā, un neilgi pēc tam arī studiju laikā, jo tajā laikā es vēl studēju optometriju. Un mani ļoti uzrunāja šī metode tieši no šī, teiksim, tā tehniskā risinājuma, no tehnoloģiskā risinājuma, jo lēcas man bija pazīstamas, ikdienā lietoju kontaktlēcas, un šis tiešām likās tāds tā kā lēcas nākamais solis, uz kuru iet. Un tev, Ruta? Uzzināju pirms pāris gadiem, jo man patiesībā māsa ir medmāsa, un viņa sāka strādāt Amerikas Acu centrā. Un tur viņa arī pastāstīja, ka ir tāda iespēja, jo pirms tam es zināju tikai par lāzeru. Un lāzers man ļoti, ļoti biedēja tieši tāpēc, ka likās, ka neatgriezeniska procedūra, kur tev noņem radzenes slāni. Un ICL tieši otrādi iepatikās, tāpēc, ka tā ir atgriezeniska operācija, un to var gan izņemt, gan pēc tam nomainīt, ja ir nepieciešamība. Tā. Man arī jāpiekrīt, jo ICL vienmēr ir bijis lāzera redzes korekcijas ēnā, tādiem žēl ir, un vienmēr tiek uzskatīta, jeb līdz šim tika uzskatīta par alternatīvu lāzera redzes korekcijā tiem pacientiem, kam īsti lāzers nedara. Bet ar mūsdienu tehnoloģiskajiem sasniegumiem, precizitāti, aprēķinos, diagnostikā mēs esam kļuvuši ļoti precīzi līdz pat mikrometram teiktu, un vienmēr cenšamies sasniegt to labāko redzes asumu. Tātad abas jūs pirms veicāt, teiksim tā, šo konsultāciju par redzes korekciju ar ICL, jūs jau apsvērāt arī lāzera redzes korekciju, bet tomēr tas lēmums bija par labu ICL operāciju. Pareizi sapratu. Tieši tā. Man tā bija, ka es par lāzeru zināju, bet es ļoti ilgi vilcinājos, man tas biedēja tieši tāpēc, ka tā ir neatgriezeniska procedūra, un esmu dzirdējusi arī tādus stāstus, kad pēc kaut kāda laika redzi tik un tā pasliktinās. Man likās, tas ir tāds ļoti biedējošs faktors, un tāpēc es netaisīju. Un tad, kad es tik līdz uzzināju, ka ir cita opcija, tad tas mani atkal uzrunāja. Un es varbūt klausītājiem varu sīkāk komentēt, kad ar lāzera redzes korekciju tiek mainīta acis virsma, proti radzene, lielākā optiskā virsma mūsu acī, neatgriezniski mainīt. Savukārt ICL lēca, tā tad ir implants aiz zīlītes, kuru pēc tam mēs varam evakuēt. Pirms lēmuma pieņemšanas par operāciju. Vai jūs runājāt ar ģimeni, cik viegli bija pieņemt šo lēmumu, baidījāties, varbūt kāds mēģināja atrunāt, kā tas notiek? Man bija diezgan viegli pieņemt lēmumu, jo man sastājās vairāk pozitīvi aspekti. Pirmais bija tāds, ka es uzticējos ārstniecības iestādei un ārstam, kas veic operāciju no labām atsauksmēm un cilvēkiem, kas to jau ir darījuši. Otrais, man bija ļoti liels ģimenes atbalsts. Visi man teica, jā, noteikti dari to.
Un trešais vienkārši bija pēdējais laiks, kad to darīt, jo, kā jau tika minēts, esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, un man ir laiks, kad es to varu izdarīt, jo tur ir divu nedēļu tas tā kā atvesaļošanās laiks, kad tu nevari īsti daudz ko darīt, un no darba būtu grūti paņemt atvaļinājumu. Jā, par atvesaļošanās periodu arī parunāsim, bet tevī, cik tev grūti pirms šiem 11 gadiem bija pieņemt lēmumu? Vai tas baseins bija tevi nokaitinājis? Man pirmkārt pirms 11 gadiem es biju par 11 gadiem jaunāka. Man itin nemaz nebija grūti pieņemt lēmumu, un es tiešām gaidīju to dienu, kad beidzot tas tiks izdarīts. Un to patiesībā atceros vēl joprojām, ka tas bija pareizs lēmums. Vēl joprojām to nenožēloju, un ģimene mani atbalstīja, un pēc tam arī draugi un paziņas jautāja, kā tad tas bija. Man ir tad jautājums Evijai, bija pirms 11 gadiem krietni jaunāka, un tās mērķis bija atbrīvoties arī no brillēm. Vai tu uzskati redzes korekciju, ne tikai lāzeru, ne tikai aizsielu lēcas par estētisku ķirurģiju? Es varētu atbildēt tā, gan jā, gan nē. Savā ziņā jā, tā ir estētiska operācija, jo bez tās it kā varētu iztikt, jo ir brilles, ir fantastiskas kontaktlētas, ir ļoti labi redzes korekcijas līdzekļi, bet ja mēs domājam tomēr par ikdienu ilgtermiņā, tuvredzība tā ir visas dzīves problēma, teiksim tā. Visas dzīves garumā viņa mūs pavada. Jā, kontaktlētas bija mans ikdienas korekcijas līdzeklis, bet tomēr katru rītu mostoties bija jāuzliek brilles, jāaiziet nomazgāt rokas, ielikt kontaktlēcas, pagāja laiciņš, kamēr redzi noskaidrojās pēc kontaktlēcu ielikšanas. Tā bija tāda ikrīta rutīna. Arī vakarā nevar aizmigt pie televizoru, bet ir jāatcerās, ka kontaktlētas ir jāizņem laukā. Tas tāpat jau iepriekš pieminētā peldēšana, kas bija mans vislielākais šķērslis, jo ar kontaktlēcām peldēt nedrīkst, jo tās komplikācijas ir ārkārtīgi smagas, kas var piemeklēt, bet nenoliekšu, arī to esmu darījusi. Jo ko gan mēs visi neesam darījuši savas Piekrītu. Jaunībā. Skaidrās redzes dēļ, jaunībā, kad laika ir maz un visu gribas paspēt. Tādos brīžos teiktu, ka tā ir nepieciešama operācija. Tā nav estētiska, tā jau principā ir reizēm pat, es teiktu, varbūt pat vitāli nepieciešama operācija, jo šajā brīdī varbūt runāšu ne kā pacients, bet kā optometrists. Tad tuvredzībai, kas jau ir pāri 10 dioptrijām, es neredzu ērtu dzīvi. Pacientam ir augsts pakāpes tuvredzību, ne ar vienu korekcijas līdzekli. Jā, tie visi ir maksimāli ērtākie, pielāgotie korekcijas līdzekļi, lai varētu ikdienā funkcionēt, strādāt, vadīt automašīnu, bet tas, kā var dzīvot pēc redzes korekcijas operācijas, vispār neizmantojot nekādu redzes korekcijas līdzekli, to var saprast tikai cilvēks, kurš to jau ir paveicis. Tas ir nesalīdzināmi ērtāk un it sevišķi pie augstām tuvredzībām. Reizēm mēs pat nevaram sasniegt tik labu redzes asumu ar brillēm, kā var sasniegt ar ICL. Paldies Evijai par viedokli. Ruta, tu minēji, kad ārstam ir nozīme šai te konsultācijai pirms operācijas ir nozīme. Es pareizi sapratu? Jā, pavisam noteikti, jo kā man ir visi vārdu savienojumi, kas iesaista vārdu operāciju, tas ir kaut kas ļoti satraucošs un bailīgs. Tāpēc ar ārstu izrunājot pirms operācijas, kā viss notiks, tieši tehnisko pusi, tas ir tas ļoti palīdz nomierināties, gūt kaut kādu mieru. Bet, ko gribēju vēl pieminēt, pirms operācijas es biju palātā ar vēl vienu meiteni, kas veica operāciju tieši pusstundu pirms es viņu satiku. Un tas man bija ļoti, ļoti labs mierinājums, ka es ieraudzīju cilvēku, kurš tikko izdarīja operāciju, viņa bija smaidīga, skatījās uz manīm, teica, es visu redzu un stāstīja tieši par sajūtām. Ārsts nerunā par sajūtām, viņš runā par tehnisko pusi. Tas ir tāds. Nezinu sajūtas. Jā, tieši tā, tāpēc, ka ne visi ārsti taču iziet tam cauri. Jā. Jā, un tāpēc tas ļoti palīdzēja, tā kā viedoklis no cilvēka, kas to ir darījis. Un vai bija, teiksim tā, kādas
epizode pēc operācijas laikā, kad tā bams, jā, šito man teica, tā būs, piemēram, konsultācijā pirms operācijas, tika tas minēts, bet tieši tas arī notiek. Pieņemsim tas, ka nebija pārsteidzoši, ka kaut kādos momentos man rādījās tādi kā oreoli, gaismas riņķi. Tas bija tā ļoti dīvaini. Ja es nezinātu, tad droši vien sabītos. Satraukt tas tev? Jā, tas man satrauktu. Es domāju, ka kaut kas nav kārtībā. Pirms operācijas ārsts man arī teica, viņam svarīgi, lai esmu esi atklāta, un ja kaut kas atklāti, sāp, kaut kas sāp, tad lai es nekautrējies brīdim, lai es tieši saku, bet jā, pārsteidzīgi bija tas, ka nekas nesāpēja pēc operācijas. Viss bija ļoti, ļoti pozitīvi. Evija, vai tu biji satraukusies pirms operācijas, zinot, kas ar tavu aci tiks darīts? Nenoliedzami. Biju satraukusies gan pirms, gan operācijas laikā. Un tas bija tas brīdis, kad varbūt tik daudz nenoderēja manas zināšanas par operāciju, jo es nevarēju atslābināties, visu laiku domāju par katru soli, kas notiek, kurā brīdī centos saprast, kurā operācijas etapā mēs šajā brīdī esam. Un var pateikt, ka saprast nevar tieši neko, guļot uz galda. Pēc pirmās acis operācijas sapratu, ka nav jēgas. Es tāpat neko nesaprotu, un tad otrā pagāja ļoti ātri, ļoti mierīgi, un tad es beidzot sadzirdēju, ka operāciju zālē skan mūzika. Vai mūzika ir nozīme operāciju zālē? Noteikti. Bet tu minēji, sadzirdēji tikai jau tad, kad reāli viss bija beidzies. Nevar jau zināt, vai tā mūzika bija tā, kas man nomierināja, vai tiešām tas, ka tā bija otrā acis, un es sapratu, ka pirmā ir izoperēta, nebija nesāpīgi, nebija briesmīgi, un tagad var pati atslābināties, bet tad jā, pie otrās acis, tad es klausījos mūziku un darīju to, kas pacientam bija jādara. Biju paklausīgs pacients un īpaši nestraucos. Un Ruta, kā ar tevi? Vai bija sāpīgi, vai bija bailes, vai kaut ko atceries īpaši no operācijas? Man bija bišķiņ savādāk nekā Evijas stāsta. Es atkal no saviem lielajiem mīnusiem atbraucot uz operāciju zāli bez brillēm. Es īpaši neko neredzēju, izņemot oranžo krēslu, kur man bija jāiesēžās. Un, man liekas, tad, kad tu pazaudē to spēju redzēt, tad tev sāsinās citi maņu orgāni. Un es reiz dzirdēju, ka skan mūzika kaut kur tālumā un balsis, un tad man tā palīdzēja labi iekārtoties tajā krēslā. Es nezinu, kāpēc man bija tāds priekšstats, ka man būs jāsēž, bet mani apguldīja. Un tad, kad viss sākās, tas bija pavisam, ne tas, ko es gaidīju, tā kā tur uzlika tādu kā plēvi uz sejas, tur grieza acī to caurumu, tas viss bija. Varbūt grieza acī caurumu nebūs korekti teikts, bet, teiksim tā, pacients tiek apklāts, lai viss operācijas lauks būtu sterils, un to acī caurumu negriež. Tas ir tādas sajūtas, ka, tāpēc, ka visi, es it kā jau nejūtu to acis, nejūtu, vai man pieskarās, un tāpēc ir tādas dīvainas sajūtas, un varbūt, es nezinu, vai man tas jāstāsta vai kā, bet operācija, pati operācija nav sāpīga it nemaz, bet tu jūti. Man bija tā, ka tad, kad man tā kā apžilbināja ar baltu gaismu, un es neko nevarēju redzēt, ne no sāna, nekur. Un tad es jūtu to iegriezumu momentu, kad man iegrieza, tas bija tāds drusku nepatīkams, bet nekas sāpīgs. Un tad es jūtu, kad man tiek ievietota lēca, un tā kā no savas palātas kaimiņienes stāstiem es jau zināju, ko man gaidīt, kā viņi man teica, tu atrodies tā kā tādā vernisāžā un izbaudi gleznas, un tur būs burbuļi. Man bija tie burbuļi, un es es zinu, kas notiek, man ārsts saka, tagad pakustini aci, tur, viss kārtībā. Un tad ar vienu aci viss bija cauri. Un tas bija priecīgi, es domāju, tagad otrais zinu, kā viss pēc kārtas notiek, es esmu gatava, viss
viss būs labi. Un ar otru aci man bija pavisam savādāks sajūtas, kas man nedaudz sabiedēja. Jā, es atceros, sāku raustīties, bet ārsts palīdzēja novērst uzmanību. Tas par to liels paldies. Tāpēc, ka jā, ar iegriezumu momentu man vairs es gaidīju tad atkal, ka man būs tie burbuļi, bet man bija liels melns kosmos ar mirgojošām zvaigznēm. Nu jā, un tad bet, nu jā, kad ārsts nomierināja, tad tā kā es smadzenes pārslēdzās un domāju par kaut ko citu, un tad jau viss bija labi. Izstāsti, kā tika novērsta tavu uzmanību? Es domāju, vai varbūt nevar. Jā, es varbūt piebildīšu, Rutu operēju es pirms 10 dienām, ja tā tad doktors Elksnis. Jā, doktors Elksnis man uzdeva tādu jautājumu, kāda ir mana mīļākā bērnības multene, par ko man bija tāds apstulbums, un es reāli pārslēdzos pilnīgi un sāku domāt, kāda man bija multene mīļākā. Nu jā, un tad atcerējos, ka mazā nāriņa, un tad mēs sākām par to runāt. Jā, izrādās, ka doktorim Elksnim meitai arī ir tā pati multene mīļākā. Mēs drusku par to parunājām. Un operācija bija beigusies, un viss bija labi. Tieši tā. Varbūt vēl komentēšu acī, jā, veicam 3 mm griezienu, kur arī tiek ievadīta lēca. Un par sāpēm pacients jau reāli nejūt sāpes, bet jūt temperatūras izmaiņas, augstu siltu un spiedienu izmaiņas, kad kāpj spiediens, piemēram, acīs. To var just, bet tādas sāpju sajūta tā tiek nomākta ar anestēziju lokāli. Un tu minēji, Ruta, kad tu juti, kad tiek implantēta lēca, mainījās kas? Nu jā, vienkārši es jūtu, ka mana acu priekšā, kā es redzu to balto gaismu, man tur kaut kādi 3 punktiņi. Balto gaismu. Smieklīgi skan, jā, bet jā, un tad pēkšņi tev, kaut kas acu priekšā notiek, un es saku, ar pirmo aci man bija tā, ka man vienkārši, laikam tā lēca, es saprotu, viņu ievieto, un tad viņa izplešās. Un tad man tur kaut kādi burbuļi acu priekšā rādās. To ir grūti izskaidrot. Optiskās ilūzijas vai vienkārši staru laušanas? Es nezinu, tas ir vienkārši to, ko es redzēju. Bija balta gaisma un pēkšņi burbuļi rādās. Otrai acī atkal tur tumša bilde un mirgojošas zvaigznes. Skaidrs. Evija, vai tu kaut ko atceries? Tomēr ļoti sena operācija, bet kā bija tev? Ko tu redzēji? Tas tiešām bija sen, un atmiņas jau ir daļai pagaisušas. Mana operācija tika veikta, vēl bija iepriekšējais mikroskops, un man atkal doktori teica, skaties uz kafijas pupiņu. Man nebija 3 balti punktiņi un ļoti spoža gaisma. Tas mani pārsteidza, ka gaisma nav tik spoža, kā es biju gaidījusi. Es nebiju pārāk apžilbusi. Un tāpēc arī īsti nesapratu, kurā brīdī lēca tiek ielikta, jo man īpaši skaidrāk nepalika tieši tās gaismiņas. Bet tikko kā man piecēla no operācijas galda, tad gan es sapratu, ka jau es redzu, jā, nedaudz miglaini, bet salīdzinot ar -6, tad es jau biju gatava iet mājās un jutos diezgan labi. Man tad ir jautājums, piecēla no operācija galda, jau bija sajūta, ka nedaudz redzi, bet kurš ir tad tas īstais brīdis, kad saprati, hei, es redzu ļoti labi, jo ir mīts, piemēram, lāzera redzes korekcija, veids lāzeru un uzreiz cilvēks redz ar aizsielu, īsti tā nav, ir mazliet jāsadzīst, tām pirmajām stundām ir jāpaiet, guļus jāpaguļ, acīm ciet un tā tālāk. Cik stundas, kā tu raksturotu to? Pirmais wow efekts man bija pie lifta, kas ir pusminūte no operāciju zāles. Tas bija pirmais wow efekts, tāpēc, ka mums liftam ir pelēka poga un pelēka siena, kas ir bez kontrasta, un es jau redzēju, kur ir poga, un pati pieteicos to pogu nospiest. Tad tas bija pirmais. Redzē, labi, viņi varbūt nebija izcili skaidri tajā pirmajā dienā, bet rīts pēc operācijas jau bija nākamās dienas rīts. Nākamās dienas rīts jau bija 100 un vairāk procenti. Jā, bija kādas svērstības pēc tam, to gan es atceros. Bija man svērstības arī pēc operācijas. Un, kad viena acs redzēja skaidrāk, otra mazāk skaidri, kas bija, ja nemaldos, 2 nedēļas pēc operācijas, kas mani mazliet satrauca, bet tas arī pārgāja pats no sevis. Un no tā laika tā redze ir diezgan stabila. Katra acis jau ir unikāla, katra dzīst atšķirīgi, jā, un nav tā, ka, hei, abas divas vienāda redz jau uzreiz. Ruta, kā ar tevi? Kurš bija tas pirmais wow efekts, es redzu?
man bija atkal tā, ka pēc operācijas līdz palātai man bija tāda miglaina redze, bet kad es ienācu palātā, man jau, es tā kā, redzēju diezgan labi, tā kā bez brillēm būtu. Man liekas, pagāja, pāris stundiņas, un es jau skatoties pa logu ārā, tur ir tāda ķieģeļu siena, koki, un es varēju redzēt lapas kokiem, kas man bija tā, wow, es varēju redzēt ķieģeļus. Es kaimiņienai saku, es paskatījos pagalmā, es redzu automašīnas numurus autostāvvietā. Tā, bet tāds pavisam bija nākamajā rītā, kad es iegāju toaletē un es skatos spogulī, un es diezgan tālu tas spogulis atrodu, un es sevi redzu. Man bija tāds, wow. Un tad no rīta atnāca viena pazīstama meitene un man prasīja, kā? Un es viņai saku, es guļu tagad gultā un pretī man ir siena ar gleznu. Un es redzu, kas tajā gleznā uzgleznots. Tur nav vienkārši krāsas, bet tur ir, es visu redzu. Tu vari iedomāties, kā tas ir. Viņa tā, nē, man vienmēr ir bijusi laba redze. Tā kā, cilvēki to nevar iedomāties, kā tas ir. Tāpēc, tieši tā cilvēki, kam tas nav bijis aktuāli ikdienā, kas redz, vienmēr ir redzējuši labi, to nesapratīs nekad, ko nozīmē koriģēt mīnusus un redzēt labi bez brillēm. Tā, dzīve pēc ICL. Es atceros pirmo reizi, kad es satiku Eviju un jautāju tieši par ICL, kā ir mainījusies tava dzīve, tu man atbildēji kardināli. Lūdzu, paskaidro tagad sīkāk, ko nozīmē šis vārds kardināli mainījusies dzīve? Es joprojām pie tā arī palieku, ka dzīve ir kardināli mainījusies. Varbūt es neesmu tik aktīva, kā es biju 11 gadus atpakaļ, bet joprojām es varu nakts vidū piecelties un labi redzēt un nemeklēt savas brilles vai kontaktlēcas. Es varu mierīgi iet pirtī, baseinā. Ja ļoti gribās, varu arī acis atvērt zem ūdens vaļā. Un nebaidīties no tā, ka man lēcai kaut kas notiks. Es droši varu doties, piemēram, laivu braucienā vai pārgājienā mežā, kur īstenībā tas laikam varētu būt tas, kuru visvairāk varētu novērtēt to drošību. Ne tikai ērtums, tas ir viens, kāpēc mēs taisam redzes korekcijas operāciju, bet arī no drošības skatoties, piemēram, ejot pārgājienā mežā, nav higiēniski apstākļi, lai liktu kontaktlēcas. Piekritīšu gan. Tāpat laikā ar brillēm arī nav pārāk ērti vai droši. Uznāks lietus. Varbūt brilles var nokrist. Kāds var uzkāpt virsū. Un ko es darīšu ar -6 mežā? Es teiktu, ka ir kardināli mainījusies dzīve, es jūtos drošāk, stabilāk, jo man ir viena problēma, par kuru nedomāt. Par vienu problēmu mazāk. Kā tev, Rut? 10 dienas pagājušas. Kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi. Jā, es nevaru tik daudz izstāstīt, nav vēl tik daudz pieredzēts kā Evijai, bet pats laikam viss foršākais ir tas, ka pamostoties, atverot acis, es redzu. Jo tas bija tas, par ko es vienmēr sapņoju, man likās, kā tas ir iespējams. Un, kad pamosties, tev nav jāmeklē brilles, bet tu uzreiz redzi. Un tas sanāk, es pamostos ar smaidu uz lūpām jau no paša rīta. Protams, kā jau minēju, man celties pie mazās meitiņas ir daudz vienkāršāk, ka nav jātaustās, jāmeklē brilles, man nav jābaidās, ka viņa nositīs tās brilles no sejas. Un, es vienkārši, man liekas, ka visu pasauli redzu savādāk, košāk, asāk, skaidrāk. Es nezinu, man liekas, ka es vienkārši, esmu pateicīga par to, ka es varu izbaudīt lietas, kas man likās pašsaprotamas, bet tagad es viņas redzu savādāk. Jo, braucot mājās, es braucu pa šoseju Sigulda-Rīga, un tur ir ļoti daudz skaistu mežu apkārt. Un es vienkārši skatījos pa logu, un es redzu katru kociņu, un tur tālumā, un viss ir tik skaisti. Ar brillēm to vienkārši, tas nav panākams. Panākams, jā, ar brillēm. Bet arī, ja mēs tā paskatāmies no tāda viedokļa, piemēram, redze tiek uzlabota
strauji, pēkšņi, jā, praktiski bēm un ir vienas dienas laikā, vai nav pārāk grūti smadzenēm to pieņemt, vai nesāp galva? Ir šādi jautājumi arī bijuši no ārstiem. Kā jums, nevis no ārstiem, bet no pacientiem, kā jums, meitenes, vai bija grūti adaptēties, neuroadaptācija? Man pavisam nebija grūti. Nu, man liekas, pirmajā dienā es taustījos pēc brillēm, kad es vēl slimnīcā biju. Un otrajā dienā, arī tā kā, bet pēc tam, man liekas, pie labā ātri pierod. Un nepavisam nav tā, ka ir kaut kādas grūtības. Vienīgais, ir tā sausuma sajūta, nedaudz graušana, bet visi tie pilieni, ko izraksta, tas palīdz. Un brīļu lietošana, tās aizsargbrilles, kas no saules košuma, jo tagad ir vasara, un tas ir vienīgais. Vairāk nav nekādas nērtības. Tāda sajūta, ka tā ir jābūt. Jā, jo, piemēram, runājot ar vairākiem pacientiem, gads pagājis pēc operācijas, es bieži dzirdu šo frāzi, es jau esmu aizmirsis, cik slikti es redzēju, bet, piemēram, Evi, tu taču neesi aizmirsus. Vismaz tas, ko tu spēji izstāstīt šobrīd, man nešķiet, ka tu esi aizmirsus, kā bija dzīve pirms un pēc operācijas. Dzīve ir stipri mainījusies pirms un pēc operācijas. Protams, lielākoties jau ir piemirsies, kā tas bija. Tieši tie ikdienas, tie sīkumi, varbūt tā lēcu ielikšana, izņemšana, atcerēšanās termiņu maiņas. Bet, jā, ja man uzdod jautājumu, kā bija pirms tam, es atceros, jo tie ir tie daži dzīves notikumi, kuros es arī jutos savā ziņā nepilnvērtīgi, ka es tomēr kaut ko nevaru, es neredzu, es nevaru tajā baseinā droši iekāpt tik ātri, kā varbūt gribētos, un tas tomēr ir palicis atmiņā, un to atceroties, es saprotu, jā, ka es izdarīju pareizu lēmumu, veicot operāciju, ka man vairs ar to nav jāsaskaras. Un vēl viena lieta, varbūt, ko komentēt, ļoti daudzi pacienti saka, ka viņi meklē brilles pamostoties joprojām vairākus mēnešus pēc operācijas, lai arī tas nav vajadzīgs. Tas ir tas pieredums, un tas ir tās smadzenēm, kam jāadaptējās jauniem apstākļiem. Ja? Vajadzīgs laiks. Ja ir tā, ka kāds vēl neredz to tik, cik gribētu to pirmo nedēļu, 2, tas ir pilnīgi normāli. Par sausumu minēja Ruta. Cik ļoti nomoka sausums pirmās dienas pēc operācijas? Vai diskomforts, graušana, dzelšana, nieze, dedzināšana? Tas kā kuram ir? Kā tev ir? Man bija tās pirmās dienas... tāda vienkārši tā kā graušanas sajūta nedaudz, bet tas bija tieši pirms, kā mums ir uztaisīts grafiks, kā lietot zāles. Un principā man arī tā bija, ka kā acs prasīja to pilienu, lai es iepilinu. Tieši pirms man arī sākās tāda nedaudz. Es iepilinu, tad man paliek vieglāk. Un, un tagad būtībā man nav vairāk tās graušanas sajūtas, un jau kaut kādas 2 dienas noteikti vairs nav. Varbūt ir, ja var pastāstīt par sajūtām, noguruma sajūtu uz dienas beigām. Es atceros vienkārši, kad es lēcas nesāju, tad man uz dienas beigām vienmēr bija tādas aciņas nogurušas, ka gribējās jau vilkt ārā. Pēc operācijas arī tā uz vakariem tāda ir nedaudz sajūta, ka nogurušas, bet izvilkt nav ko vienkārši, tad man bieži vien palīdz brīļu uzvilkšana, lai tumšāks acīm. Saules brīļi, tu domā? Jā, saules brīļi, jā. Evi, kā tev sajūtas, vai bija kāda diskomforts? Varbūt vari pakomentēt gaismas riņķus? Jā, gaismas riņķi laikam būtu mans vienīgais diskomforts, kas ir palicis atmiņā no tā laika, agrīnā pēcoperācijas laika, jo mana operācija, atšķirībā no Rutas, mana operācija tika veikta janvārī, kad ir tumšais laiks, un tad tie riņķi, oreoli, veravīksnes, nezinu kā, kurš to sauc, bija ļoti daudz, jo zīlīta plata, tumšs laiks, braucot sevišķi pie stūres, ap gaismas ķermeņiem, laternām, luksoforiem. Tas ir palicis atmiņā, bet diezgan interesanti, es dažreiz tagad padomāju par to, kāpēc viņus neredzu. Jo šobrīd es arī tumsā vairs neredzu šos riņķus. Ir tikai ļoti, ļoti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem jābūt, piemēram, taisni acī iespīdinot vienā acī kādu lukturīti vai saulrietas mašīnas spogulī. Tad vēl es kādā brīdī sajūtu to gaismas riņķīti, bet tā kā tas bija agrīnajā pēcoperācijas periodā, tas jau sen ir aizmirsies.
Agrīnais pēcoperācijas periods. Cik ātri apmēram tev pazuda riņķi pēc operācijas, gaismas riņķi? Grūti teikt, tas tiešām nebija ātri. Mēnesis, 2, 3. Tie bija vairāki mēneši. Vairāk mēneši. Tie bija vairāki mēneši, jo tas tiešām vairāk bija saule riets, saule lēkts, kad tā slīpi acīs spīd gaisma iekšā. Tie bija tie brīži, kad tos riņķus es arī redzēju. Jāpiemina, ka man bija arī iepriekšējā modeļa lēcas ar mazāku optisko zonu, kas arī tomēr riņķus palielina. bet patiesībā tas absolūti neietekmē redzes asumu. Un iespējams, ka tas arī palīdzēja pierast pie riņķiem, kad es sāku domāt, ko man tas dod, ka es, piemēram, redzu to varavīksni. Es taču redzu, es braucu pie stūres, un ko es daru, es mēģinu ieraudzīt tās varavīksnītes, kurā brīdī, kā man jāpagriež acis, lai man uzspīdētu. Un tad es sapratu, ka es daru pilnīgi liekas darbības. Man taču ir jāskatās uz ceļu, un es labi redzu. Tieši tā. Skatos taisni, koncentrējos uz ceļu, un kaut kā tās varavīksnes sāk pazust. Tieši tā, jo varbūt klausītājiem, lai būtu skaidrāks, pēc ICL operācijas praktiski visiem pirmo mēnesi noteikti ir šie te gaismas riņķi, bet nevis skatoties tieši uz gaismas avotu, bet no kaut kāda konkrēta leņķa. Pareizi, Rūta, es saku? Tā tev ir? Jā, tieši tā. Piemēram, ieejot, lielveikalā, kur ir kārtīgi LED prožektori, vai tev arī sit šo riņķus, vai parādās viņi? Jā, tas ir, kaut kādās konkrētās situācijās nevienmēr, bet jā, tur, kur kaut kāda mākslīgā gaisma un to grūti tā aprakstīt. Un tad Evijai tāds profesionāls dabas jautājums. Lāzera redzes korekcija pret ICL. Kāpēc ICL vienmēr ir, vai līdz šim ir bijusi lāzera redzes korekcijas ēnā? Kā tev šķiet, kā nozares speciālistam, kas pati ir devusi priekšroku tieši mazāk zināmajam ICL? Līdz šim es domāju, arī laikā, kad es taisīju operāciju, noliekšu, Latvijā šo operāciju veica viens ārsts vienā klīnikā. Savukārt lāzera operāciju bija iespējams veikt ir lāzera klīnikas, kā mēs viņus arī zinām pēc nosaukumiem, kad viss ir orientēts par un ap lāzera korekciju. Tas reizēm arī cilvēkiem ļoti nostrādā šis, ka ir lāzera klīnika, ka viņi zina, te taisa lāzera operācijas. Nereti vēl tagad pacienti saka, es nāku runāt par lāzera operāciju. Es saku, jūs vēlaties redzes korekciju? Jā. Sākam runāt par metodēm, un pacients nemaz nav domājis lāzeru, jo viņš domā, ka tas ir tikai vienīgais veids, kā tiek koriģēta redze. Vienalga, vai tā ir katarakta, vai tie ir mīnusi, plusi, man ar lāzeru vajag. Cilvēki pie tā ir pieraduši, un arī nenoliekšu, ja ir tomēr vairākas iespējas, kur veikt lāzera operāciju. Protams, ir reklāma, ir pacientu kaut kādi pieredzes, varbūt stāsti no paziņām, kur kāds ir veicis, un tāpēc cilvēki vēršas tur, kur viņiem varbūt iesaka. Un sākotnēji ICL lēca bija mazāk zināma. Un tagad es gribētu domāt, ka lēca ir kļuvusi populārāka. Jā, viņi joprojām ir lāzera korekcijas ēnā, ja mēs skatāmies kvantitatīvi, skaitļos. Tieši tā. Bet ja mēs skatāmies uz šī brīža cilvēku dzīves kvalitātes prasībām, kuras aug. Ar katru gadu mēs gribam arvien vairāk, mēs gribam tūlītēju rezultātu, mēs gribam labāku redzi, stabilāku, paredzamāku, atgriezenisku, drošāku. Un tikko kā mēs sākam ņemt visus faktorus kopā, tad tie svaru kausi starp lāzeru un ICL viņi ne tikai izlīdzinās, viņi pārsverās. Un ICL lēca sev pierāda vairākos aspektos, ka šī ir tā izvēle. Bet joprojām liela daļa, protams, finansiāla apsvērumu dēļ. Es gaidīju, ka tu teiksi šo. Nenoliedzami, tīri tehniski, protams, ka lāzera operācija runā par mazākām izmaksām nekā ICL lēca, kas viss ir arī izskaidrojums, kāpēc tas tā ir. Bet, ja mēs saliekam tiešām, ja mums ir laiks vizītei pirms operācijas, kura pacientu mēs varam izrunāt pacienta vēlmes, vajadzības, ko viņš sagaida no šīs operācijas, ko viņš ir gatavs dot pretī, lai sasniegtu šo rezultātu, tad mēs saprotam, ka tās izmaksas mēs runājam par visu dzīvi. Šī operācija tomēr mums ir, principā uz visu savu aktīvo mūžu, sevišķi redzes korekcija tiek veikta jauniem cilvēkiem. Nav jāpērk brilles, kontaktlēces, šķīdumi, visi palīgi līdzekļi. Ja mēs to visus tā sarēķinam, tās izmaksas vairs nav tik lielas, bet ar lēcu ir tā pārliecība, drošība lielāka,
ka šis ir tas solis, ko es gribu veikt. Paldies, Evijai, par atklātu viedokli. Ruta, ko tu teiktu cilvēkam, kas vēl šaubās, svārstās vai veikt redzes korekciju ar ACL lēcas implantāciju, vai tu vispār ieteiktu, balstoties uz savu pieredzi? Balstoties uz savu pieredzi, pavisam noteikti ieteiktu, jo tas nav tik bailīgi un nebija mana satraukuma vērts, jo tiešām operācija ir ļoti vienkārša priekš pacienta. Es nerunāšu par dakteri, noteikti ārstam tas ir pavisam cits stāsts, bet priekš manis kā pacientes tas bija vienkārši. Tas nebija sāpīgi, un redze parādījās, var teikt, uzreiz. Tāpēc nevajag baidīties, un kā es arī esmu runājis ar citiem cilvēkiem, kas ir taisījuši šīs operācijas, tieši ACL, tas ir katra centa vērts. Tā kā redze ir dieva dāvana, un paldies mūsu medicīnai, ka šī iespēja mums ir. Paldies, un Evija, kā tev šķiet, ko tu teiktu, kā tu iedrošinātu cilvēku, kas svārstās, domā, apsver, baidās? Es to jau esmu izdarījusi. Esmu diezgan daudziem cilvēkiem ieteikusi veikt šo operāciju, gan radiem, draugiem, paziņām. Tiem tiešām, kas svērstās. Protams, redzes korekcija ir lēmums, kas jāpieņem pašam. Neviens nevar izvēlēties cita vietā. Tev ir jātaisa obligāti redzes korekcijas operācija. Nereti mēs pacientiem pat atsakam operāciju, kad redze ir mainīga, piemēram. Tieši tā. Nav visiem tagad rītdien jānāk jātaisa operācija. Bet, ja ir tāda doma, ka tās brilles un kontaktlētas, cik var, jā, ir forši, bet tā kā jau apnicis, tad tas ir īstais brīdis, kad tas ir jādara. Tātad pacientam ir jābūt motivētam. Tieši tā. Tātad šodien dzirdējām 2 drosmīgus stāstus par izvēli, uzticēšanos un pārvērtībām, ko sniedz ACL tehnoloģija. Tās nav tikai jaunas lēcas. Tā ir jauna ikdiena, jauna brīvība un jauns skatiens uz dzīvi. Ja arī tu domā par redzes korekciju, ceru, ka šī saruna iedeva pārliecību, ka iespējas ir, un tās ir tuvāk nekā šķiet. Paldies, ka klausījies, tiekamies nākamajā epizodē. Un paldies meitenēm, paldies Rutai, paldies Evijai. Paldies! Paldies par sarunu!